Decembrī Saeima Nacionālo bruņoto spēku komandieru amatā apstiprināja līdzšinējo zemesardzes komandieri brigādes ģenerāli Kasparu Pudānu. Jaunais Nacionālo bruņoto spēku komandieris amata pienākumus sāks pildīt janvāra beigās. Decembra vidū Nacionālajie bruņotie spēki organizēja kaujas gatavības pārbaudi, lai pilnveidotu procedūras un stiprinātu vienību gatavību. Pārbaudē izvirzītie mērķi tika sasniegti un secinājumi tiks integrēti turpmākajos apmācību plānos. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un atbalstu mūsu aktivitāšu laikā. Rīgā, Lielvārdē un Alūksnē notika izlaiduma ceremonijas valsts aizsardzības dienesta 2. iesaukuma karavīriem, kuriem ir noslēgušās 11 mēnešu ilgās apmācības. Aizsardzības ministrija sadarbībā ar fondu Uzņēmēju mieram un zemesardzi nosūtīja kārtējo ziedojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem – 19 automašīnas, kas dosies uz frontes karstajiem punktiem, atbalstot cīņu par Ukrainas brīvību un mieru.